kas ir strādājuši un devuši savu laiku un zināšanas, lai muzejs būtu tieši tāds, kāds tas ir šodien. Mūsu kopīgos svētki Durvis pilī, mūsu tradicionālajā pretnoslēguma pasākumā zelta svētdiena. Jāteic, ka ir gana daudz gadu pagājuši, kopš mēs šo tradīciju kopjam, un šajā pasākumā vienmēr patiešām mēģinām pateikt saviem apmeklētājiem, saviem draugiem, saviem sadarbības partneriem, arī saviem darbiniekiem, kāds tas gads ir bijis. Ukrainas pabūtu pilsētā Odesa. Un es atvedu kādas dāvanas no Ukrainas domas priekšsēdētājiem. Tātad pirmā tāda maza dāvana, bet ir zīmīga. Tā ir, tas ir tas Ukrainas tātad armijas zīme, kuru 3D printeri drukāja Vīvas fotomuzejā. Bet viņi drukā ne tikai šādas zīmes, viņi dienu nakti ar 5 datoriem drukā 3D printeriem drukā tātad dronu detaļas. Otra lieta, šī ir arī maza, bet zīmīga lieta. Tā sanāca, ka pilsētā Lviva satikāmies ar Lvivas pilsētas mēru Andriju Sadoviju. Tā kā šis ir no Andrija Sadovijas. Un pēdējā būs īpaša zīmotne, 10 grivnas, nekas īpašs, bet tomēr jubilējas grivnas. Tos mēs dabujām, jo mēs bijām tikšanās brīdī. Ir tāda īpašo, ārkārtas situācija universitāte. Un es viņus arī novedu ārkārtas situācijā, tā ir pēdējā anekdote, ko izstāstīt. Tur ir šis, jā. Anekdote ir sekojoša, jo es rādu problēmas ne tikai Tukuma novadam, bet arī citiem. Un bija tā, ka mēs bijām kopā ar Juri Albertu Ulmani, kas ir norganizējis lieliskas palīdzības. Mums bija lieliski ekskursija, mums pieņēmis augstākā līmenī, ģenerālis ir tas, kas vada. Un pēdējā viņu lielīšanās, cik viņi labi, bija tātad pie datoru zēniem, kas koordinē brīvprātībos. Ja Lvivā tur ir ugunsgrēks, tad tur skrien un tā. Un viņi mums uz ekrāna nodemonstrēja, kuros stūros viņiem ir pietiekami brīvprātīgie, bet kuros nav. Es teicu, tā ir klasificēta informācija, ja to uzzinās jums, ko jūs darat. Ģenerālis to saprata, nākošā dienā nemitīgi tika zvanīts, lai es tiespasaru šo informāciju neeksploatu. Ko es arī nedaru. Paldies! Nakopēju darba, un viņi dara vairāk, kā prasa pienākums muzeja izaugsme nebūtu iespējama. Tā ir tā mūsu stiprā, bieži vien neredzamā aizmugure. Tie ir mūsu muzeja draugi, kas nāk tālāk, kad mums trūkst. Vēlos, lai jūs zinat, ka jūsu ieguldījums ir pamanāms, tas ir sajūtams, un mēs to no sirds novērtējam. Mūsu kā muzeja stāsts sākas 1967. gadā. Tas sāks visam kluss, ir 2 istabiņās, bet lielas lietas prasa pamatību. Tādas neskaitāmi muzeja pasākumi un pedagoģiskās programmas, un to kopumā ir organizējuši 14 pilstoņu vadītāji, ja es esmu pareizi izskaidrojusi. Pirmā pilstoņa vadītāja Anita Rumvēnis notaļēja pils vēstures, Tukuma vēstures un Vīva Krīgere. Pēc tam pēcpusdien iesaistījās darbā Elga Melne. Velga strādāja kopā ar Mudīti Rudolfsku. Vēl pēc tam atkal vadību uzņēmās Pāvils Čīlis. Jāsaka, ka mākslas salons jau ar pirmajām darba dienām izpelnījās lielu tukumnieku attīrināšanu. Bet mēs vadījāmies no datuma, kad bija atklāta pirmā izstāde toreiz Jāņa Raiņa pamatskolā. Un tas bija 1905 Tukuma muzejā nostrādātie gadi. Es uzskatu, ir skaistākie gadi manā dzīvē. Un šis darbs, ko es veicu Tukuma muzejā, ir skaistākais darbs, ko es esmu veicis. Paldies visiem, ar ko es strādāju kopā. Šeit klāt ir vairāki cilvēki, kas toreiz strādāja. Paldies Agritai par to, ka
Viņa ļoti veiksmīgi ir turpinājusi darbu muzejā un sekmējusi, es teiktu, fantastisku Tukuma muzeja izaugsmi šajos gados. Un Tukuma muzejs šobrīd ir kļuvis par vienu no redzamākajiem reģionālajiem novada muzejiem Latvijā. Par to mēs varam lepoties. Par to paldies Agitai un visam muzeja kolektīvam. Paldies, Juri! Cita dimensija jāievā. Juris nekādi nav pierunājums strādāt gadu grāmatā. Viņš vienkārši ir palaidies totālā slinkumā. Un, ziniet, jūs mums te visus esat izjaukuši, jo mēs arī skaitījām. Juri tieši tāpat kā jūs, kā Tukuma muzejs ir dibināts 80, tā teikt, jubileja lielā būs tā 6. gadā. Un tas radīja ļoti nopietnas problēmas mūsu šī nākošā gada grāmatai, ja? Jo mēs bijām iecerējuši, ka mēs tā muzejam pielāgosim, kad pastudierēt. Mums bija tā doma, ka mēs tā esam digitalizējušies, ka mēs tagad taisīsim podkāstu. Raidierakstus latviski sakot. Un es zinu, ka Agritē brīnišķīgi tas sanāk, es redzu, ka viņai te ir arī kompanioni, kas tam piedalīsies, un jūs arī būsiet viens no varoņiem. Jūs var vadīsiet varbūt šo raidījumu, ja? Es ceru, ka Valentīna iespiedīs, ja? Jānāk no viņas ārā. Paldies! Un sakarā ar gada grāmatu es arī dažus vārdus pateikšu. Jo gada grāmata ir tā, ko es vienmēr ar lielu interesi izlasu, un šī gada grāmatā ar lielu interesi izlasīju Ināras Znotiņas rakstīto par laikrakstu Sarkanā Kandava, jo es esmu dzimis kādreizējā Kandavas rajonā, sācis mācīties Kandavas. Nepiederīgs pie Tukuma, būdams slocinieks. Tā kā mēs ar sievu gaidām sestdienu, svētdienu un domājam, no kur brauksim? Brauksim uz Rietuviem, uz Tukumu. Tādējādi Tukums mums ir gandrīz visos gadalaikos, ziemā, pavasarī, rudenī, vasarā, skaistākā apmeklēšanas vieta, Rožu pilsēta, protams, sporta pilsēta, ziemas sporta pilsēta un mākslas, kā mēs šodien dzirdējām. Jo bez mākslas muzeja, bez Durgas pils, nekas nevarētu būt iespējams Tukumā. Tādējādi par šo te ārkārtīgi bagāto kultūras uzkrājumu un vēstures daudzināšanu, kuru jums izdodās tik lieliski sev priekšā, es domāju, jums kā ģenerālim Ārņumam pateicības jūs uzstāvēt par vienu ārkārtīgi labu darbu, ko jūs dariet. Jūs velkat iekšā savā muzeja sistēmā jauno paudzi, un tas ir tik brīnišķīgi, lai gan šodien Paula Stutiņa nav klāt, bet toties te ir Ieva Trilo, un es priecājos kā pedagogs, kuram šīs brīnišķīgās meitenes ir bijušas studentes, un tādējādi arī avansējot gan Paulai, gan pateicoties Ievai par viņas darbu, gribu teikt, jūs esat brīnišķīgi Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes nodaļas studenti, darbojieties Tukuma labā, jūs esat labi sanāk un sanāks vēl labāk.